tiešām domāt, ka visi tie, kas šodien šeit ir sapulcējušies skatīties šo te rallija ātrumposmu, kas ir kā parasti pilsētas ātrumposms, varbūt neizraisa tās bājās emocijas, šeit šodien ar šo fantastisko gaismas šovu, es domāju, var teikt tiešām nebijušu šovu, gaismas šovu rallija laikā, mēs visi esam liecinieki kaut kam unikālam. Šāds vismaz, es neatceros kādā gadījumā, kad es būtu redzējis šāda veida šovu, gaismas šovu kādā no rallija sacensībām. Skats ir tiešām fantastisks. Pa to laiku es mēģināšu sakomunicēt ar satelītiem un interneta pavēlniekiem tur augšā debesīs. Ir šobrīd mums tiek ziņots, ka ir neliels tehnisks ķibelīts ar laika ņemšanas iekārtu šajā te ātrumposmā. Nu ko, kā jau es teicu, es mēģināšu šobrīd sakomunicēt ar tur to augšā, lai saprastu, kas tad īsti mums notiek šobrīd rallija sprinta, vismaz tos rezultātus mēs zinām pēc sastā ātrumposma, tad rallija sprinta ieskaitē. Tu dodies globālajā tīmeklī. Nu ko, iepeldot globālajā tīmeklī, tīmeklis man saka, ka Kaspars Kaņems Kalniņš ar Arturu Šiminu. Acīm redzot, pēc visu spriežot, tomēr ir izdevies viņiem nosargāt līderu pozīciju 1600 klases ieskaitē, aiz sevis noturot gan Raivo Zoliņu, gan Mārcis Strautiņu. Nu ko, pārsvars viņiem tiešām iespaidīgs bijuši šo te ātrumposmu ierodoties, tāpēc, prieks par to. Bet ko, mēs šobrīd pievēršamies rallija ātrumposmam un šobrīd trasē mēs redzam Kaspars Šimins. Gadu Elandu un savukārt viņam pretīm stājās Honda Civic Type R automašīna, kurai pie stūres atrodas, stūļos pateikšu,